Sveiki, labdien, un laipni lūgt atpakaļ manā kanālā. Šodienas video es jums gribētu parādīt, kā jūs varat notamborēt skaistu sniegpārsliņu. Ne šo, ko es tur rokās, bet šo, kur man stāv uz galda. Esmu to izdomājusi pati, tā kā ļoti cerams, ka jums patīk un patiks. Tātad ķeramies pie darba. Viss, kas mums ir vajadzīgs kokvilnas diegs, kokvilnas dzija. Man vismaz labāk patīk no kokvilnas, jo tad viņi izskatās glīti. Pēc tam, kad jums sniegpārsliņa būs pabeigta, jūs to varat izmantot vai uz eglītes kā dekorāciju, vai logā, vai uz galda. Kāds atnāk ciemos un ir kafija. Protams, viņi nosmērēsies, bet cerams, ka jūsu viesi ir pieklājīgi. Tātad sākam. Uztaisam maģisko apli, kā sacīt jāsaka. Un tā, maģiskais aplis. Un tagad trīs gaisa cilpiņas maģiskajā aplī. 1, 2, 3. Un 9 stabiņus ar vienu apmetumu šajā maģiskajā aplī. Viens, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kopā ir ar 3 gaisa cilpiņām sanāk. 3 gaisa cilpiņas skaitās kā viens stabiņš ar vienu apmetumu. Tad savalkam vidiņu, kā jūs redzējāt, tikko es izdarīju. Un savienojam stabiņš 3. gaisa cilpiņā. Tālāk mēs turpinam ar 5 gaisa cilpiņām. Un tajā pašā gaisa cilpiņā, kur mums bija savienojums stabiņš, mēs ietamborējam vienkārši šo stabiņu ar 3 apmetumiem. 3. 1, 2, 3. Tātad šādi. Tagad iztamborējam 8 gaisa cilpiņas. Atkal 3 apmetumus. Un izlaižot vienu valdziņu, nākošajā tamborējam 2 vienkāršos stabiņus ar 3 apmetumiem. Un tajā pašā vēl vienu. Un tātad atkal tālāk 8 gaisa cilpiņas, izlaižam vienu valdziņu. Un nākošajā valdziņā 2 vienkāršie stabiņi ar 3 apmetumiem. Un tā līdz galam.
Un tātad man ir pēdējās 8 gaisa cilpiņas, un savienojam tās ar 5. gaisa cilpiņu no pirmajām 5 gaisa cilpiņām. Šādi te. Tā ir otrā rindiņa. Vajadzētu sanākt 5, kā teikt, aplīšiem caurumiņiem. 1, 2, 3, 4, 5. Tālāk, ko mēs darām? Tālāk mēs darām 2 gaisa cilpiņas un 12 stabiņi ar vienu apmetumu. 1 apmetums un 12 stabiņi iekš 8 gaisa cilpiņām. Tātad pēc 12 stabiņiem ar vienu apmetumu, viens vienkāršais stabiņš starp diviem stabiņiem ar 3 apmetumiem no iepriekšējās rindiņas. Šeit. Viens vienkāršais stabiņš. Un tātad tā turpinat līdz beigām. 12 stabiņi ar vienu apmetumu un viens vienkāršais stabiņš. 12, 1, 12, 1 un tā līdz beigām. Tātad šeit es esmu pabeigusi pēdējos 12 stabiņus ar vienu apmetumu, un tātad tagad savienojam stabiņš otrajā gaisa cilpiņā no pirmajām 2. Šādi. Tālāk, kas ir jādara? Tālāk mēs tamborējam 12 gaisa cilpiņas. Gaisa cilpiņas. Tagad 6. un 7. valdziņā mēs tamborēsim 2 savienotus stabiņus ar 3 apmetumiem. Kā tas izskatīsies, tūlīt jums parādīšu. 3 apmetumi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3. Un tagad starp šiem 2 valdziņiem nevelkat cauri pavadienu, bet tamborējiet nākošo stabiņu ar 3 apmetumiem. Tātad nākošajā valdziņā. Un tagad jums ir 3 apmetumi uz adatas, un tagad gan aizķerat pavadienu un izvelkam cauri 3 apmetumiem uz adatas. Un atkal 12 gaisa cilpiņas. Un savienojam stabiņš. Vienkāršajā stabiņā no iepriekšējās rindiņas. Šādi. Un šādi te turpinat pa apli, kamēr neesat sasnieguši beigas.
Un tātad pēdējo, un ir pēdējās 12 gaisa cilpiņas, un savienojam ar pirmo gaisa cilpiņu šajā rindā. Ar savienojumu stabiņu. Šādi te. Tālāk, ko mēs darām? Tālāk mēs iekš pirmajām 12 gaisa cilpiņām mēs tamborējam 6 stabiņus ar vienu apmetumu. Tad 5 gaisa cilpiņas. Savienojam stabiņš pirmajā gaisa cilpiņā. Un atkal 3 stabiņi ar vienu apmetumu. Piecas gaisa cilpiņas atkal. Savienojam stabiņš pirmajā gaisa cilpiņā. Un atkal 3 stabiņi ar vienu apmetumu. Tālāk, ko mēs darām, mēs ietamborējam divos stabiņos, kur bija stabiņš ar 3 apmetumiem, mēs tamborējam savienojumu stabiņu un 6 gaisa cilpiņas. Un sākot ar otro gaisa cilpiņu no adatas, mēs tamborējam 5 savienojuma stabiņus. Un atkal 6 gaisa cilpiņas. Un atkal otrajā gaisa cilpiņā no adatas sākam tamborējam 5 savienojumu stabiņus. Atkal 5 gaisa cilpiņas. Un atkal otrajā gaisa cilpiņā no adatas mēs tamborējam 5 savienojumu stabiņus. Un tagad savienojam stabiņš iepriekšējās rindiņas divos stabiņos ar 3 apmetumiem. Šādi. Un tagad turpinam ar 3 stabiņiem ar vienu apmetumu. Turpinām ar 5 gaisa cilpiņām.
viens savienojums stabiņš pirmajā gaisa cilpiņā. Turpinām atkal ar 3 stabiņiem ar vienu apmetumu. Piecas gaisa cilpiņas. Savienojums stabiņš pirmajā gaisa cilpiņā. Pirmajā gaisa cilpiņā. Un 6 stabiņi ar vienu apmetumu. Un šādi te, kamēr jūs neesat sasnieguši beigas šai rindiņai. Tā līdz galam. Un tātad es esmu pabeigusi tagad pēdējo rindiņu, pēdējo apli, un vienkārši tagad savienojums stabiņš ar pirmo valdziņu šīs rindiņas. Šādi te uztaisim 2 gaisa cilpiņas, 2. Liekam tambora datu malā, ņemam šķēres un nogriežam galu. Es jums tālāk ieteiktu viņas uztaisīt cietas. Es savējās uztaisīju cietas ar cukurūdens palīdzību. Viņas ir tāds jaukas, cietas, foršas. Viņas vēl joprojām lokās, jūs viņas varat locīt, kā jūs gribat, bet viņas nav tādas, kā teikt, ļumīgas. Bet, ja jums patīk, jūs varat atstāt tāds, bet viņa nelīdzinās tik ļoti tad sniegpārsliņai. Šī te vairāk izskatās pēc sniegpārsliņas. Ja jums patika šis video, neaizmirstiet nospiest lūdzu podziņu patīk. Un neaizmirstiet abonēt manu kanālu. Būs vēl daži video saistīti ar Ziemassvētkiem. Un, ja jums ir kādi jautājumi, droši prasiet komentāros. Un tiekamies nākamajā video. Atā!